Tad, kad mēs runājam par mistiskajām pieredzēm un iniciācijām, visās kultūrās tur veidojās tā sauktā pavadoņu tradīcija. Mūsdienās mēs šajā vārdā pavadonis varētu ielikt vārdu pirtnieks, vārdu šamanis, vārdu psihoterapeits. Tajās profesijās doma ir, ka cilvēks iet šo savu garīgās, iekšējās pieredzes ceļu, savu dziedināšanās ceļu, bet viņam ir klāt pavadonis, kurš pazīstot šo teritoriju, ir spējīgs gan veicināt procesu, gan pārtraukt procesu, ja redz, ka tas process ir cilvēkam kaitīgs. Darīt to vienam pašam ir, maigi sakot, uzprasīties uz nepatikšanām. Jo šīs psiholoģiskās un fiziskās telpas turēšana, tā ir atsevišķa prakse, atsevišķs darbs, kur cilvēki gadiem trenējās to darīt. Tāpēc, kā tur ir ļoti viegli nodarīt cilvēkam kaitējumu, vienkārši aiz nezināšanas, respektīvi atgriezties savā šajā